Projekta struktūra plāns ir metode, kas palīdz strukturēt projektu, lielus sarežģītus uzdevumus sadalīt pārskatāmās un viegli vadāmās aktivitātēs. Tas palīdzēs plānot laiku, izmaksas, atbildības un rezultātus. Ir vairāk veidi, kā var izveidot projekta struktūra plānu, taču visizplatītākais veids ir uz projekta aktivitātēm vērsts struktūra plāns. Tam ir jāsatur visas projekta aktivitātes un nedrīkst attēlot tikai daļu no tām, kā arī ir jāatceras tas, ka tām visām ir jābūt numurētām. Struktūra plānu izstrādā pirms laika plāna un budžeta sastādīšanas, un tam ir jābūt attēlotam grafiski. Sastādīsim Parīzes velobrauciena struktūra plānu. Sāksim no paša sākuma, sadalot projektu posmos. Mūsu gadījumā tie ir idejas izpēte, plānošana, pats velobrauciens un nobeigums. Kad tas ir izdarīts, sadalīsim projektu posmus plānotajās aktivitātēs, kurus mēs pēc tam veiksim. Idejas izpētes posmā tiek izpētīta pati ideja. Piemēram, dažādi varianti braucienam, tiek apzinātas ieinteresētās puses un aprēķināts budžets. Šī posma noslēgumā dodies pie skolas direktora, lai apstiprinātu labāko variantu braucienam. Šajā gadījumā tas ir velobrauciens uz Parīzi. Jebkurā projektā pēc idejas izpētes tiek pieņemts lēmums to ieviest vai nē. Mūsu gadījumā skolas direktors ir lēmumu pieņēmējs, un bez viņa piekrišanas brauciens nenotiktu, respektīvi konkrētais projekts nevarētu tikt ieviests. Kad ideja ir apstiprināta, tālāk seko plānošanas posms, kurā tiek plānotas visas ar braucienu saistītās lietas. Tas ir ļoti svarīgs posms, lai projekts vispār izdotos. Tādēļ plānošanas aktivitātēm ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Mūsu gadījumā plānošana sastāv no maršruta izpētes. Rūpīgi plānojam, pa kurien brauksim un cik daudz dienā nobrauksim. Plānojam, kurās pilsētās nakšņosim un sameklējam konkrētus kempingus vai viesnīcas. Plānojam, cik daudz un kādu pārtiku ņemsim līdzi un arī nepieciešamo inventāru. Kā arī plānošanas posmā apzinām visus ar braucienu saistītos riskus. Kad esam kārtīgi veikuši projektu plānošanu, seko projekta realizācija. Mūsu gadījumā tas ir brauciens uz Parīzi un atpakaļceļš. Un svarīgi ir neaizmirst projekta noslēguma posmu, kurā tiek organizēta noslēguma ballīte un izrunāti braucienu plusi un mīnusi, lai nākamreiz mācītos no kļūdām.